Šodien mēs konkrēti aplūkojam tātad 1919. gada Latvijas armijas cīņas pret Pāvilu Bermontu vālu karaspēku. Šis mums ir faktiski seminārs, mācību priekšmeta Latvijas militārā vēsture ietvaros, kuru tad mums ir vairāk semināri, kuros mēs dodamies uz bijušajām kauju vietām, lai reāli apskatītos tātad, kā norisinājās gan Pirmais pasaules karš, gan Latvijas atbrīvošanas karš, gan atsevišķos gadījumos arī tad Otrā pasaules kara tātad šeit notikumi. Šādā veidā mēs mēģinām apstīties tātad šo te militāro vēsturi, specifiski Latvijas militāro vēsturi, kuru ne tikai, protams, no grāmatām vai literatūras vai filmām, bet atrodoties reāli tātad šajās kauju vietās, saprotot īstos attālumus, kāda tā vide, kāds tas apvidus, kāda tā topogrāfija faktiski arī izskatās, kas tātad, ir būtiski, lai saprastu, tātad, kādā veidā šie te, pagātnes militārie notikumi ir attīstījušies, kas ir bijuši tie par iemesliem. Un otra lieta, protams, ir patriotiska audzināšana, jo tā ir mūsu bruņoto spēku, mūsu valsts vēsture, un viena lieta ir redzēt to grāmatās, otra lieta ir reāli aizbraukt uz tām vietām, kur kā es jau minēju, šīs te cīņas notikušas un kur ir piedzīvot gan zaudējumi, gan arī varonības epizodes. Jebkura arī mūsdienu kardarbība kaut kādā veidā balstās vēsturiskajā pieredzē. Un, protams, mēs varam runāt Pirmais pasaules karš, neatkarības karš, Otrais pasaules karš, tie ir bijuši kari, tā vairs nekaro, tehnoloģijas tur ir citas. Kara mākslas principi lielā mērā ir palikuši nemainīgi. Un mēs varam bieži vien šeit redzēt, kuros brīžos tad ievērojot šos principus, kas ir vispārēji, ir bijušas sekmes kardarbībā un kur atkal aizmirstot tādas elementāras lietas vai pieļaujot būtībā iespējams pat šķietam nenozīmīgas kļūdas, mēs beigās redzam, kā tas sasummējas un beidzas ļoti traģiskiem notikumiem. Un tā ir tāda mācība iespējams, ko mēs vēlamies nodot jauniem kadetiem, lai viņi saprastu, ka faktiski kaujā, karā, militārajā dienestā nav sīkumu. Jebkurš sīkums kaut kādā brīdī var beigās ļoti smagi maksāt, un pēc tam arī apmācību laikā jau taktikā un lauka apmācībās viņi paši to arī, varbūt uz savas ādas izjūt, un šeit tad ir tas piemērs, kur mēs redzam, kur mēs varam teikt, mēs jau teicām, tā notiek. Un tas ir tā pievienotā vērtība šajos te braucienos pa bijušo kauju vietām.